Labdien! Prieks jūs redzēt šodien šajā dienā šeit, tieši šeit, jo tas nozīmē, ka jums interesē, kas notiks Līvānu novadā nākamos 7 gadus. Un šodien mūsu tikšanās mērķis ir tieši parunāt par to, kas no pašvaldības puses tiek plānots nākamajiem 7 gadiem. Tātad runa būs par 2 attīstības plānošanas dokumentiem, par Līvānu novadā integrētās attīstības programmu, kas šobrīd ir lielais melnraksts gatavs un tiks vēl precizēts un papildināts. Un līdz šī gada beigām tiks izstrādāts saucamajā gala versijā, kas tālāk jau būs obligāts noteicošais dokuments visiem Līvānu novada pašvaldības pasākumiem. To, ko pašvaldība plāno darīt nākamos 7 gadus. Un otrs dokuments, par ko mēs runāsim, par ko Līga pastāstīs vairāk, ir vides pārskats, kas pateiks un izvērtēs, kādā veidā šie ieplānotie pasākumi, ko pašvaldība plāno darīt, kādu ietekmi uz vidi viņi rada, vai pozitīvu, vai negatīvu, vai neitrālu. Lūk, sākot prezentāciju, gribu jautāt, cik no jums ir iepriekš jau iepazinušies ar šo dokumentu? Procentuāli daudz. Jā, tas priecē. Bet es īsi izstāstīšu tātad, no kā šis dokuments sastāv, kas ir tajās 270 lapās. Tad sākumā ir izvērtēta Līvānu novada esošā situācija, kas ir aprakstīta trīs galvenajās daļās. Vairāk, tātad tā sadalījums ir, pirmā daļa ir vairāk par sociālo vidi, otrā daļa ir vairāk par dabas vidi un trešā daļa par ekonomisko vidi. Tātad tas ir materiāls, kā mēs izskatāmies šobrīd, Līvānu novads šodien. Un izvērtējot esošo situāciju, tālāk ir stratēģiskajā daļā aprakstīts, kur mēs gribam nokļūt, kas ir mūsu vīzija, mūsu mērķi, un arī pa plauktiņiem salikts, kādā veidā soli pa solim mēs varam uz šo mērķi iet. Un trešā lielā daļa ir investīciju plāns, kur ir apkopot pašvaldības plānotie projekti nākamajiem 7 gadiem. Tie ir tie projekti, ko pašvaldība plāno vai nu turpināt, jo viņi jau ir uzsākti, vai nu uzsākt no jauna un piesaistīt finansējumu papildus pašvaldības budžetam vēl no ārpuses, no Eiropas Savienības fondiem vai cita ārējā finansējuma. Savukārt rīcību plāns, kas ir stratēģiskajā daļā, tas ietver pilnīgi visas darbības, ko plāno darīt gan pašvaldība, gan ko pašvaldība cer sagaidīt no nevalstiskām organizācijām, no biedrībām, no uzņēmējiem. Tātad rīcību plāns ir pilnīgi visas darbības 7 gadu periodam, un investīciju plāns ir tie pašvaldības projekti, kuriem plānots piesaistīt finansējumu no malas papildus. Tālāk dokumentā ir vēl pēdējās 2 daļas, kas ir 4. daļa ir uzraudzības plāns. Tas nozīmē, kā pašvaldība izvērtēs savu darbu, kas būs tie rādītāji, tie cipari, tie mērījumi, kas pateiks, ka attīstība notiek tā, kā plānots. Un pēdējā daļa ir pārskats par sabiedrības līdzdalību, kur ir aprakstīts tieši dokumenta izstrādes process, kā notika sabiedrības līdzdalība dokumentu izstrādē. Šodienas pasākums arī ir viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem, tieši publiskā apspriešana. Pirms es eju tālāk, es gribētu jūs iepazīstināt ar diviem scenārijiem saistībā tieši ar iedzīvotāju skaitu Līvānu novadā. Izstrādājot šo programmu, mēs skatījāmies, cik mēs esam šobrīd cilvēki, cik dzimst, cik mirst, cik pārbrauc no vienas vietas uz otru, un kas atklājās? Atklājās tas, ka ja dzimstības, mirstības un saucamie migrācijas, tātad staigāšanas vai kustību rādītāji paliek tādi paši kā 2010. gada līmenī, un nekas nemainās. Tātad mirstam tikpat, dzimstam tikpat. Tad 2020. gadā iedzīvotāju skaits samazinās līdz 12 179 cilvēkiem. Šobrīd mēs esam gandrīz 14 000.
kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka mammas, tās, kas varētu dot dzīvību jauniem cilvēkiem, jauniem Libānu iedzīvotājiem, pēdējo 20 gadu periodā ir izveidojies tāds kā iztrūkums, cilvēku iztrūkums vispār, un tieši šis te vecums, kas ir potenciālās mammas auglīgajā vecumā, šo sieviešu skaits vispār ir maz. Līdz ar to, pat ja mammas katra, sākot no rītdienas, dzemdētu 3 bērnus, vienalga iedzīvotāju skaits samazināsies nākamos gadus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, un vēl pie tam nav jau reāli, ka visām mammām būs 3 bērni, vai ne? Piekritīsiet. Tas nozīmē, ka vienīgā iespēja, kā mums saglabāt esošo iedzīvotāju skaitu, ir palielināt dzimstību, protams, un otrs, veidot pietiekoši pievilcīgu vidi šeit uz vietas Līvānos, ka cilvēki no citiem reģioniem, no citām, varbūt arī valstīm, grib pārcelties uz dzīvi Līvānos, ka šeit ir tik skaista un tīra daba, tik pievilcīgas skolas, bērnu dārzi, veselības aprūpe, sociāla aprūpe, tik laba vieta uzņēmēju darbības uzsākšanai, vai nu ir darba vietas, vai nu ir labas iespējas uzsākt savu biznesu, ka cilvēki vienkārši pie mums brauc, dzīvot šeit pārceļās. Tātad bērni un iebraukšana. Tas ir vienīgais veids, kā mēs reāli varam saglabāt esošo iedzīvotāju skaitu. Citādi viņš samazināsies. Skarbi, bet tā ir patiesa. Ja? Un to mēs ņemām vērā, plānojot arī tālāk visas rīcības, jo šajā situācijā būtu neprātīgi plānot, piemēram, jaunu bērndārzu vai jaunas skolas būvniecību vai jaunas sporta zāles būvniecību, pilnīgi no jauna. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka nebūs pietiekoši daudz bērnu, kuriem šajā skolā iet. Nedaudz galvenie secinājumi saistībā par sociālo vidi, es minēju par iedzīvotāju skaita samazināšanos, bet ir daudz pozitīvās lietas. Tie iedzīvotāji, kas ir mūsu novadā, iedzīvotāji izceļas ar radošumu, ar daudzpusību, ņemot vērā to, ka ir ļoti labas, plašas izglītības iespējas, brīvā laika pavadīšanas iespējas. Un tie cilvēki, kuri grib, viņi ar savām zināšanām un savām prasmēm ļoti prasmīgi darbojas. Ir dažādi pašdarbības kolektīvi, dažādi kulinārijas, mūzikas, amatniecības aktivitātes, sports un tā tālāk. Tātad iedzīvotāji ir radoši un liela daļa ir aktīvi un darboties griboši. Kopējais drošības līmenis, ja mēs runājam, ir svarīgi cilvēkam justies droši, tur, kur viņš dzīvo, un drošības līmenis Līvānu novadā ir vērtējams kā apmierinošs, negadījumi un tādi noziedzīgi darījumi salīdzinoši mazāk nekā Latgalē vidēji. Un uzņēmēju darbībai ir nozīmīgas šīs te iepriekš jau Līvānos esošās tradīcijas, gan rūpnieciskās, gan lauksaimnieciskās un pieredzi. Un tas ir kā viens no plusiņiem arī tālāk attīstīt šo uzņēmēju darbību. Taču tikai ar to vēsturisko un šo te tradicionāli arī nepietiek. Tāpēc liela nozīme ir, es vēlāk minēšu, biznesa inkubatoram. Bezdarba līmenis joprojām ir augsts, taču jau samazinās. Kas ir svarīgi, ko mēs atklājām, ka no visiem Līvānu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem darba devēji ir tikai 28%. Tas nozīmē, ka lielākā daļa uzņēmumu ir maziņi, viena cilvēka uzņēmumi, vai tās ir pašnodarbinātas personas, kas arī darbojas kā uzņēmums juridiski, bet tikai 28% uzņēmumu dod darbu citiem. Tātad tas procents ir diezgan mazs. Un, lai radītu jaunas darba vietas, tātad šis te nākotnē plānojamais atbalsts ir mērķtiecīgi tā jāvirza uz uzņēmumu paplašināšanu, uz jaunu uzņēmumu radīšanu, tādu uzņēmumu, kas var dot darbu arī citiem, radīt jaunās darba vietas. Mums, diemžēl, nav nevienas vidējās, profesionālās un augstākās mācību iestādes novadā, taču blakus esošajos novados un reģionos šādas te izglītības iespējas ir, un Līvānu novadā iedzīvotāji var izmantot blakus esošās mācību iestādes. Daugavpils, Jēkabpils, Rēzekne un tā tālāk.